pieeja tuvāk un pārsvien, un lai tā čūsklien augšā. Lai iemēģinātu Kuldīgas kultūras centra skatuvi un pie tās pierastu, vairāk integratīvās mākslas festivāla nāca līdzās Kurzemē dalībnieki jau ieradušies laikus. Festivāls kopā pulcē bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām un ļauj tiem radoši izpausties dažādās prasmēs. Kurzemnieki gan dziedāja, gan dejoja, gan runāja dzejoļus un rādīja cirku. Viņi var kāpt uz skatuves un uzstāties, un viņi ir pamanāmi, un viņi jūt, ka viņi šajā sabiedrībā arī ir piederīgi. No šodien mēs sākam gatavot septembrī. Mēs katru gadu gatavojam savus numurus. Mums vispār ir 3 numuriņi, bet tā kā varēja tikai ar vienu braukt, tad mēs izvēlējamies šo numuru. Pirms reģionālā festivāla labākais priekšnesums vispirms tiek atlasīts vietējā līmenī. Piemēram, dailasītāji savus spēkus jau izmēģinājuši konkursā Valodiņa. Es ieskrēju istabā un saucu vilni. Nāc, nāc, visi grāvja sniegu pilni. Ko tu istabā zvilni? Laukā jau ziema. Turpināt tālāk šai festivālā bērniem esot labs stimuls. Visu laiku var iekļūt kaut kur tālāk vai kaut kur tālāk tikt vēlāk ja uzvar. Vecais amaciņš, manis ganātājs, Man patīk dziedāšana. Vienkārši tas ir forši. Savu repošanas talantu pavisam nejauši Kristaps Kaņuks atklājas sarunā ar tēti, tāpēc netur sveci zem pūra un uz skatuves repo. Viņa skatuves elks ir Gačo. Jo, ziniet, šādiem bērniem šobrīd jau nav ko. Nav kur, un ka ir kādas štādas pasākumi. Tas ir tikai skaisti. Māmiņu aizdzirdi, kas saucu es, kad zinu nav tevis uz šīs pasaules. Par cik Kurzeme kaut kā ir skaitliski vismazākais reģions, aicināt tomēr uzdrošināties un nākt, jo es zinu, ka ir dalībnieki, ar kuriem es esmu pēc tam runājusi, viņi domā, nē, mēs jau nevaram, mēs varam. Visi var un pilnīgi, un reģionālie festivāli tieši ir tie, kur vajag mēģināt atnākt. Pat, ja liekas nav drosmes uzkāpt uz skatuves, var atbraukt paskatīties. Festivālam nāca līdzās šogad aprit 15 gadi. Atlases kārtas reģionos notiek 5. reizi. Sapratām, ka šie reģionālie konkursi ir vajadzīgi tāpēc, ka pirmkārt bērni, viņiem ir vieglāk atbraukt tuvāk. Ja? Otrs, ka viņi jūtas mazliet tā kā savās mājās, tā kā drošāk, uz mazākas skatuves tomēr. Labākie priekšnesumi no 4 reģionālajām atlases kārtām tiks rādīti aprīlī Rīgā, bet paši labākie Ziemassvētku labdarības pasākumā kopā ar populāriem Latvijas skatuves māksliniekiem Nacionālajā operā. Ieva Benefelda, Lants Perševics, Grundas televīzija.